vasaras avenes oktobrī. Jā, vasaras avenes šogad dara tādas lietas, izejot no tā, ka mums tā sezona ir tik gara, tad mēs varam iziet un iziet un iziet. Vasaras avene ir izstiepusies tik gara, un garā parādās ogas. Īsti lāgi tas nav. Vēl kādu nedēļu atļaušu viņām augt, pēc tam es griezīšu to galu nost. Un vasaras avene nākošu gadu razos uz šī garā skaistā dzinuma. Mēs viņu vēl šonedēļ pabarosim, bet vasaras aveni negriež nost ar šķērēm. Neko negriež nost ar šķērēm, tikai es griezīšu to pašu galu, kur ir plānojis tās būt ogas. Tu esi neveikls. Tāpēc vasaras avene maksimāli atstājam garu. Es ienesīšu viņu pa ziemas siltumnīcā, jo iespējams, ka tā būs drošāka, lai neapsalst. Nākošu gadu stiepšu ārā no siltumnīcas, likšu pie speciāls izveidotas žoga, nosiešu šitā te gareniski, tad nāk sānu dzinumi, augs daudz skaistu dzinumu un ziedēs daudz skaistu ziedu. Klausies, bet tā kā vīnogas. Viņas ir gan kā vīnogas, tikai bišķiņ koži. Garšīgas, un ap jāņiem būs arī avenes, bet tās būs tikai vasaras. Viņas, protams, ir garšīgas, protams, kukaiņiem un slimībām viņas patīk. Mēs mēģināsim tik galā. Tad redzēs, tad es ziņošu.